Sveiki, sveiki! Sveiki, 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 sveiki! Par ko mēs šodien runāsim? Man patīk prasīt Dievam iedvesmu, par ko runāt. Vajag vienmēr aicināt Dievu savā dzīvē, Dievu savā prātā, Dievu savā ķermenī. Un tā veidot savu vadību, vadīties pēc Dieva noteikumiem un svētā gara ieteikumiem. Dievs Tēvs debesīs, ko Tu vēlies? Ko Tu vēlies no manis šodien dzirdēt? Ko Tu vēlies man šodien pateikt? Svētais gars, ko man šodien darīt? Kā es varu Tev izdabāt šodien? Tēvs, Dievs. Kā es varu būt savs labākais es priekš Tevis šodien? Dievs, Tēvs, vienmēr atcerēties savu vadību, savu debesu vadību, savu dievišķo vadību, savu svētā gara vadību. Un vienmēr aicinu svēto garu savā ķermenī, savā mašīnā. Svētais gars vada manu mašīnu, svētais gars rūpējies par mani un maniem bērniem šodien un visas mūsu dienas. Un svētais gars ved mūs tikai labos ceļos. Svētais gars dzīvo manos bērnos un vadi manus bērnus, un tikai svētais gars ir atļauts manos bērnos, manā vīrā, manā mājā, manā mašīnā, manā ķermenī, un viss, kas nav no Dieva, lai iet prom atpakaļ uz elli un debesu valstību. Jo ir daudz dēmoni, kurus uz elli nemaz sūtīt nevar, jo tie nenāk no elles, bet no debesīm. Un šīs principialitātes ir jāsūta atpakaļ uz debesu valstību, nevis uz elli, Jo, ja ģimenes asins līnijā ir kāds spēcīgs demons, kas ir principalitāte, un to cilvēks cenšas atgriezt ar šķērītēm, vai ne, noņemu savas dzimtas lāstus Jēzus vārdā. Bet, ja tā ir principalitāte, tu to nevar sūtīt atpakaļ uz elli, to ir jāsūt uz debesu valstību. Daudzas no šīm lūkšanām ir pieejamas Daniela Duvala Bride Ministries manuālos. Viņam ir forša grāmatiņa uzrakstīta Advanced Prayers that Shake Heaven and Earth. Un ir tik daudz kristiešu literatūras, kura nav nemaz tulkot latviski, kuru vajadzētu sākt tulkot latviski. Un es gribu piedalīties šajā informācijas nodošanā, kristietiskās informācijas nodošanā latviešu valodā. Un pie sevis es tā domāju, man gribētos pārlasīt kādas no tām lūkšanām, video ierakstīt, bet man jāpārtulko no angļu valodas uz latviešu valodu sākumā. Un galvenais, lai mēs atteiktos no visa savu pagāniskā mantojuma, kas ir mums asinīs, jo Dievs mūs tiesā līdz 4 paudzēm uz priekšu no mūsu senču grēkiem, no mūsu nekristietisko senču grēkiem. Mums nāk, tu vari piedzimt un uzskatīt sevi par nevainīgu cilvēku, bet tā tas nenotiek Dieva tiesā un debesu tiesās un Dieva acīs, jo mēs nesam atbildību par savām asinīm, mēs esam savas asinis. Un Dievs uz cilvēku skatās un vai nu redz Jēzu Kristu vai neredz. Dievs vai nu redz savu dēlu, sevi, vai neredz. Un ja Dievs skatās uz tavu ģimenes līniju un neredz Jēzu tajā, tad tava ģimenes līnija pieder visām demoniskajām, pagāniskajām, raganiskajām esībām, radībām, dievībām, jeb dēmoniem.
latvieši tos sauks par veļiem, veļu laiks, ja? Kas ir veļu laiks? Kas ir veļu laiks? Dēmoniskā upuru pieņemšana, dēmoniskā cenas iekasēšana, dēmoniska cenas iekasēšana par to, ko šīs radības ir darījušas, ko cilvēki pagāni vēsturiski pielūdz. Un tad rudenī nāk šīs kanibāliskās entitātes un ņem savu daļu. Tāpēc cilvēki baro veļus. Latviski to sauc par veļiem. Angliski to sauc vienkārši par dēmoniem. Un bezdievišķa sabiedrība savu dēmonu apkopojumu sauc par kultūru, bet kristietiskā sabiedrība to vienkārši sauc par dēmoniem. Un tie visi ir dēmoni. Un cilvēks var ticēt savai kultūrai, kas ir praktizēta gadsimtiem ilgi. Un jā, kultūrā ir patiesība, tās visas dievības ir reālas lietas. Bet tās ir reālas lietas, kas cilvēkus iedzen nabadzībā un apkaunojumā un apspiestībā un liek Dievam atkāpties no šīs sabiedrības. Tāpatās, kad ir situācijas, kad notiek kāds ļoti emocionāli sāpīgs, emocionāli satricinošs notikums, un mums tad ir iespēja izvēlēties, kā mēs uz šo reaģēsim. Mēs reaģēsim vai nu ar piedošanu, vai reaģēsim ar spītu. Un es esmu skatījusies liecību, kur cilvēkam tiek uzdots jautājums, vai tu vari šo piedot? Un cilvēks saka, nē, nevaru, ne pa ko nevar piedot. Nu, nevar piedot šim cilvēkam, ko viņš apsūdz šajā grēkā. Un Dievs prasa piedot. Un cilvēks saka, nē, nevaru, es gribu šo cilvēku sodīt. Un tad Dievs saka, labi, tev ir sava izvēles brīvība, un Dievs vienkārši paiet malā. Un Dieva vietā nāk cita entitāte, nāk cits dēmons, kurš tiesās gan šo cilvēku, gan šo apsūdzētāju. Jo daudzi kristieši iet ellē nepiedošanas dēļ. Tas ir viens no lielākajiem grēkiem, kam cilvēkiem ir visgrūtāk tikt pāri. Un ir svarīgi apzināties, ka piedošana un emocionāla dziedināšana ir divas dažādas lietas. Piedošana ir vienkārši transakcionāls lēmums. Es tev piedodu. Un tas noņem šo apsūdzību. Tas ir tā kā tiesā pateikt, es noņemu visas apsūdzības. Tas ir legāls, transakcionāls lēmums ar tādu fināla ar nobeigumu situācijas pabeigšanu. Piedošana ir situācijas pabeigšana un atļaušana Dievam lemt par mums. Par mani, lemt par cilvēku, kas man kaut ko ir nodarījis. Es saku, es visiem piedodu, un tad attiecīgi manu dzīvi var tiesāt Dievs. Neviens cits, jo es pieņemu Dievu kā savas dzīves vadītāju, jo Dievs ir mani veidojis. Un kā kristiešiem mums ir lemts, un mums ir, es meklēju vārdus latviešu valodā, lai izteiktos, tāpēc es veidoju šos video, lai es vienkārši turpinātu praktizēt latviešu valodu. Tāpēc atvainojiet, piedodiet par manu mentālo tādu aizturi. Mēs praktizējam piedošanu kā baņķieri. Mēs necenšamies piedzīt kredītu, un mēs necenšamies piedzīt karmu, un mums vienkārši vajag cilvēkiem piedot. Mums vajag visiem piedot, kā Čārlija Kirka sieva piedod savam vīra slepkavam tagad Amerikā, kas ir lielākā politiskā, nacionālā pasaules mēroga
kopš prezidenta Kennedy. Bet Čārlijam Kirkam bija lielāka audience nekā Kennedijam. Un Kennedijs nebija misionārs un evaņģēlists, bet Čārlijs Kirks bija galvenais evaņģēlists, kas bija mūsu Amerikas sabiedrībā un pasaules sabiedrībā, tāpēc arī viņam bija tik daudz sekotāju visur pasaulē. Un mums vajag piedot, ir svarīgi piedot. Un ir svarīgi arī atjaunoties Dievu priekšā, atvainojoties par savas dzimtas grēkiem. Es Dievam atvainojos par savas dzimtas grēkiem. Un kā ir angliski, mēs sakām I pledge the blood of Jesus? Kā ir latviski? Vai tu vari ierakstīt komentāros? Kā latviski saka? Man jālasa savu bībeli latvisku, lai saprastu šo valodu, latviešu valodu arī. Es pārlieku Jēzus asinis pāri visai savai dzimtai. Es atvainojos par savas dzimtas grēkiem. Es atsakos no savas dzimtas grēku mantojuma. Ja, pirmais ir, es atvainojos par savas dzimtas grēkiem. Es nožēloju savas dzimtas grēkus. Es atzīstu savas dzimtas grēkus un noskaiti visus grēkus, kurus tu zini. Alkoholisms, pāriešanās, nabadzība, lepnums, vai ne? Lepni nabagi ir tāds trends. Lepna nabadzība un zādzības, vai kādam varbūt ir slepkavības ģimenē, kādam varbūt ir pašnāvības ģimenē, kādam varbūt ir izvarošanas ģimenē, kādam ir viss kaut kādas lietas, visi grēki, ko jūs varat iedomāties, atvainojies par visu, atsakies no visiem grēku mantojumiem savā dzimtā, savās asinīs, savās vēnās, atsakies un sakies, atlaižu Jēzus vārdā, es pieprasu atlaišanu no savas dzimtas grēku mantojuma. Es atsakos no grēku mantojuma Jēzus vārdā un es to dzenu prom no sevis un saviem bērniem. Un jebkādi demoniskie līgumi tiek atcelti Jēzus vārdā. Un visu vajag darīt Jēzus vārdā. Jo tev varas nav, mums varas nav. Mums ir autoritāte Jēzus vārdā. Mums ir autoritāte caur Jēzu, ja mūsos ir Jēzus, ja Dievs mūsos redz Jēzu. Tādam ir pareizi jānotiek. Jo visi cilvēki, kas taisa kaut kādas dziedināšanas, kaut kādas channelingus un astroloģijas un lasījumus un saruniņus un ļap, visu šito pozējās kāda lielas dīvas un lielas cacas un visu kaut kāds mēs pozējamies, ka es esmu tāds superīgs cilvēks, es esmu tāds gudrais cilvēks, es esmu tāds un šitāds. Es pat nemāku tā izteikties, labi? Es pat nemāku tā izteikties, jo mēs neesam nekas tāds. Visi tie cilvēki, kas būvē sevi caur savu egoismu, viņi nav pat savas personības priekšplānā. Šajos cilvēkos darbojās citas varas un ir visas šīs raganiskās, demoniskās, okultās, tumsas valstības pārstāvju ekspresijas, man gribās teikt, tumsas valstības pārstāvju spējas, kas darbojās šajos cilvēkos. Jo, ja cilvēkā nav Jēzus asiņu, ja cilvēkā nav, un tā ir sāniska piezīme, mūsos visos ir Jēzus asins, jo mums visiem, kā Dieva radībām, ir sasaiste, ir kvantum sasaiste ar Jēzus asinīm, bet tas ir cits stāsts Daniela Daval prezentācijās. Jo, lai aktivētu šo svētā garu mantojumu, ko Jēzus atstāja savā nāvē cilvēkiem, jo Jēzus mira mūsu ķermeņa dēļ, nevis mūsu gariņa dēļ. Mūsu gariņi dzīvoja savu dzīvi, pirms mēs kļuvām par cilvēkiem. Jo Bībelē ir rakstīts, es tevi pazinu, pirms es tevi izveidoju mātes dzemdē. Jo gars patstāvēja pirms tu piedzimi savā ķermenī. Tu vari dzīvot mūžīgi ilgi un skatīties uz dzīvi caur gara acīm, un tad tu dzīvo vienu dzīvi kā cilvēks. Jā, tāpēc mēs dziedam par dziesmām.
ka jaunība vairs nenāks un dzīve dzīvīte un dzīve ir skaista un dzīve ir jānovērtē un ir jāizbauda katra sava emocija un mēs dzīvojam šo vienu dzīvi, lai iepazītu Dievu savādākā veidā un tas ir dievišķi un skaisti un vareni un forši un paldies Dievam par dzīvi. Es izsaku piedošanu par savas dzimtas grēkiem. Es pieņemu piedošanu, jo es zinu, ka tu piedod tiem, kas to prasa. Tā ir grēcinieka lūkšana, grēcinieka grēksūdze, grēcinieka lūkšana, un ir cilvēki, kas to saka katru dienu. Es atvainojos par saviem šīs dienas grēkiem, un tu vari noskaidīt visus grēkus, kas tev nāk prātā, un tad tu saki, un es pieņemu tavu piedošanu, jo es zinu, ka tu piedod tiem, kas to prasa. Mom. Yes? What? It feels spicy to me. Could you please? Okay, baby, sit back, honey. You can have a juice. Sit back and be safe. Galvenais ir turpināt sarunu ar Dievu un turpināt uzdot jautājumus. Un, lai tu redzētu, tu vari jautāt, par ko tev vajag atvainoties, par ko tev vajag izsūdzēties, jā, par ko tev vajag, no kā tev vajag atteikties, vai uz ko tev vajag koncentrēties savā pašizaugsmes ceļā, savā ceļā pie Dieva, pie pareizākas, dievišķākas dzīves. Kas ir tas, uz ko man vajag koncentrēties šodien? Un jā, mēs dzīvojam šajā New Age, kas viņš skaitās, jaunā laikmetā, ļurināšanā par visādām enerģijām un dziedināšanu, un es arī ar to visu kaut ko visādi nodarbojos, jo es vienmēr redzēju astrālajā plānā, es vienmēr redzēju savā garā, es vienmēr redzēju visādas lietas, vietas, dimensijas, visādi ceļojumi notikās, un vienmēr viss ir pārliecināts, pierādījies, ka viss, ko es redzu, ir īstenība, tā nav man nekāda šizofrēnija un tā tālāk, jo viss ir īstas lietas, īsti notikumi un īsti cilvēki. Un es domāju angliski, tāpēc es cenšos kaut kā runāt latviski, jo man ir tāda sajūta, ka man to vajag darīt. Man ir sapratne, nevis sajūta, man ir sapratne, ka man ir jārunā latviski un būs jārunā latviski vēl daudz un ilgi. Tāpēc es to tā praktizēju. Oh, wow, baby, we're here so early. Mēs esam riktīgi agri šeit, tā kā būs jāsēž mašīnā, jāgaida 25 minūtes, kas būs. Oh, paldies Dievam, un bēbis aizmika mazais. Dēliņš man aizmika. Ok, forši. Cerams, ka viņš nepamodīsies, jo viņš bieži pamostās, ja mašīna apstājās. Viņam patīk gulēt, kamēr mēs braucam, bet ja mēs nebraucam, kur mums tur braukt? Regulēs attiksmi. Ok, tā mēs tagad sēdēsim. Mēs izsakam Dievam pateicību par visu, ko mēs varam pateikt pateicību. Un galvenais ir koncentrēties vienmēr uz šo sasaisti ar mūsu radītāju un aktivēt šo svētā gara mantojumu mūsos, kas mums ir atstāts cilvēcei caur Jēzus nāvi. Tāpēc mēs vienmēr ņemam, jeb piesaucam Jēzus asinis pār sevi
pār saviem bērniem, pār savām mājām, pār savām mašīnām, pār savu naudu, pār saviem bankas kontiem. Mēs visur liekam Jēzus asins, jo ir šie demoniskie kulti un sātanistu raganas visādas, kas veic dažādus rituālus un apmaksātus uzbrukumus ģimenēm un projicē astrāli, sevi projicē viņu mājās. Viņus sevi sauks par ekstrasensiem, vai ne? Visi šitie te, kas nav kristieši, kas nodarbojās ar visādām šitādām lietām, viss tiek vadīts caur tumsas valstības pārstāvjiem, jo trešdaļu Dieva radīto eņģeļu krita no debesīm, un viņi darbojās pretēji savam dizainam. Bībele nesāt vienmēr līdzi. Un zini, paskaties savā somiņā, un tas ir tavs altāris. Paskaties savā mašīnā, tas ir tavs altāris. Paskaties savā skapī, kam tev ir altāris, kas ir tavas grāmatas, kam tev ir altāri tur uztaisīti. Daudzām sievietēm mūsdienās ir uztaisīti altāri Jezebel garam, kas uzdarbojās caur Dieva autoritātes noraidīšanu, caur vīrišķās autoritātes noraidīšanu, caur tādu sieviešu iedomāšanos, ka matriarhāts ir atbilde labākai sabiedrībai, kas patiesībā iznīcina sabiedrību un uztais sievietes par nelaimīgām vientuļām būtnēm un bērnus par vientuļiem bērniem bez tēviem. Tāpēc mums nav vajadzīgi televizori, mums ir vienkārši vajadzīga Bībele un vajadzīgs turpināt sarunu. Un tā ir ļoti ilga, ļoti padziļināta saruna. Jo ir tik daudz informācijas, kur cilvēkiem ir jāiemācās. Yes, honey? Even my shirt is cold. Your shirt is cold? Have my cashmere throw. Yes, honey. Do you want me to open your window? Sure. It's sunny out there. Tā ir ļoti gara saruna, un visi, kas saprot angliski, jāklausās ir Daniels Duvals, jo tas ir, tā ir pasaules labākā teoloģijas informācija, kāda ir pieejama šodien. Un lielākā daļa pasaules baznīcas ir reāli atpalikušas un demonizētas un nodarbojas ar reliģiskā gara kultivēšanu. Un reliģiskais gars arī ir demonisks gars, jo kristietība nav reliģija. Kristietība ir attiecības ar savu radītāju. Kristietība ir attiecības ar savu radītāju. Kristietība ir attiecības ar Dievu, Jēzu, Svēto garu, ar šo trifekta, ar šo trijādi. Attiecības ar trijādi. Mūsu trijādē ķermenim, garam un dvēselei, attiecības ar Dievu, Svēto garu, Dieva dēlu un Dievu pašu. Attiecību kopsavilkums ir kristietība. Tā ir kristietība, tā ir īstā kristietība. Un mums ir jābūt kristiešiem, nevis baznīcniekiem. Jā, cilvēki var iet uz baznīcu un vajag iet uz baznīcu un ir forši atrast savu baznīcu. Es cilvēkiem saku, atrodiet savu tuvāko baptistu vai metodistu baznīcu. Un varbūt ir kāda forša baznīca jums apkārt, varbūt ir forša vieta, kur aiziet. Ir svarīgi pieņemt Jēzu savā dzīvē oficiāli. Ir svarīgi šis ūdens baptisms, ko Jēzus pats pieņēma no Džona Baptista. Un man pašai vēl vajag atrast savu baptismu.
jo es šovasar to nokavēju, un es gribu bērnus vēl kaut kur aizvest, bet es vēl neesmu atradusi to pareizo baznīcu pareizā laikā. Mēs esam staigājuši uz vairākām dažādām baznīcām, un tā mēs pārvācāmies, un tagad to vienu baznīcu, kur es aizgāju, tur ir pilnīgs, tur notiek pilnīgs krimināls vāks īstenībā, un es uz turienu atpakaļ neiešu. Un tagad nākošajā nedēļā mēs aiziesim uz jaunu baznīcu un redzēsim, kā tas darbojas. Mūsu baznīca arī viena liela populāra baznīca Miami. Jo nevajag baznīcās klausīties tikai tāpēc, ka tās ir baznīcas, jo baznīcās ir tie paši cilvēki, kas ir visur citur, un jā, baznīca var būt labāka vieta, kur atrast sev vīru vai sievu, bet tāpat laikā baznīcas ir arī vietas, kur tiek veikti sātaniski rituāli, jo tumsas valstības pārstāvji un pielūdzēji grib ņemt enerģiju no cilvēkiem, kas ir tuvāk Dievam, un grib ņemt dzīves enerģiju no cilvēkiem, kuros ir Jēzus un svētais gars aktivēts, un kuri izdzīvo savas oriģinālās Dieva svētības, kuri ir izdzinuši ārā visus šos tumsas valstības pārstāvis no savām asins līnijām, kuri ir izsūdzējuši savu dzimtu grēkus, kuri ir pieņēmuši Dievu, kuri sāk dzīvot pa jaunam. Un šie cilvēki, kas tiešām saprot, kas pasaulē notiekās, mēs kļūstam par radikāliem kristiešiem, jo nav iespējams būt tādam ļenganam un šļauganam, kad tu piedzīvo Dieva balsi savā galvā, un kad tu redzi reālus, fiziskus, finansiālus, emocionālus rezultātus savām attiecībām ar savu radītāju. Tās nav vienkārši lūkšanas, bet attiecības, jo komunikācija ir appusēja. Jā. Kādi jums ir jautājumi? Kādi mums ir jautājumi? Es pieņemšu cilvēku jautājumus. Nav maz svarīgi jautājumi. Visi jautājumi ir svarīgi, visi jautājumus var atbildēt, un visi jautājumus var uzdot Dievam. Ja kāds jums Latvijā ir smagas demoniskas pārvaldības, kas iesēžās cilvēku asinīs un cilvēku prātos paudžu garumā un tiešām bremzē ekonomikas un sabiedrības attīstību. Labā ziņas ir, ka šīs principalitātes var izdzīt, var vienkārši izdzīt. To vajag apzināti darīt. Vajag apzināti izmantot legāli pareizu valodu, lai šīs principalitātes izdzītu ārā. Izdzen šīs principalitātes ārā no savas mājas, izdzen ārā no savas ģimenes. Ej uz debesu tiesu un uzliec legālo statūtu, ka apsūdzētājs nedrīkst tevi apsūdzēt tālāk par 4 paudzēm pirms tevis. Un tad izsaki savu grēcinieka lūgšanu un sūdzību un pieteikumu un atteikumu. Visi tu var uzrakstīt legālu iesniegumu debesu tiesai. Saprot? Legālā valodā. Jo šīs tiesības nāk no dzimtas, pārsvarā no dzimtām. Tiesības pārņemt cilvēka dzīvi nāk no vecākiem, vecvecākiem, vecākiem, kurus tu pat nekad redzējis neesi kādreiz. Ārlaulību, jādelēšanās, piemēram, tas ir grēks. Par to vajag atvainoties. Intīmās attiecības pieder laulībai legāli. Laulībai, jā, mums vajag atvainoties par ārlaulības attiecībām. Arī pāri, kas apprecās vēlāk, jā, tu vienalga vari atvainoties par nepareizu attiecību uzsākšanu un Dieva atstāšanu aiz savu attiecību durvīm.
tāpēc daudzi pāri izšķirās pēc laulībām, kad cilvēki apprecās pēc ilgiem gadiem kopā un domā, ka, nu jā, mēs jau vienmēr esam bijuši kopā un domā, ka viss turpināsies kā bija, bet tā nav. Lietas mainās, kad tu legāli apprecies, jo laulība ir Dieva veidots kovenants. Nezinu, kā ir kovenants latviski. Dieva veidots līgums. Vajag aicināt Dievu savā laulībā, un tas tiešām maina laulību, tas tiešām uzlabo laulību. Sievām vajag aizlūgt par saviem vīriem dienā, jo mēs, sievas, vadam savas ģimenes, mēs vadam savas laulības caur savu, mēs atbalstam savus vīrus kā ēkas pamati, kā kolonas ēku pamatos. Mēs atbalstam savus vīrus caur savas enerģijas vadību. Un mums ir tikai 2 priekšnieki kā sievietēm – vīrs un Dievs. Vienīgie priekšnieki, kuriem uz mums ir tiesības. Vienīgi manam vīram un manam Dievam ir tiesības uz manu ķermeni, uz manu prātu, uz manām domām. Vienīgi šiem 2 vadītājiem ir tiesības mani tiesāt, mani kritizēt, mani iespaidot, vai ne? Pārējie cilvēki var domāt, ko domā un teikt, ko saka, bet man kā sievai un sievietei man ir jāatcerās respektēt savu vīru un savu Dievu un vadīties caur Svēto garu pirmais un otrais caur savu vīru vadību. Un sabiedrība, ģimene, draugi, biznes, viss pārējais ir daudz mazākas nozīmes un visam pārējiem nevajag pievienot tik lielu vērtību, kā cilvēki to pievieno, jo cilvēki grib izdabāt visiem, cilvēki grib, lai mēs visam patiktu, lai visiem patiktu, jo ne cilvēki grib kļūt par naudu, bet pat nauda visiem nepatīk. Mums vajag atcerēties, kas ir mūsu vadītāji. Ja tev nav vīra, tad Dievs ir tavs vadītājs. Vadies pēc Dieva, bet arī strādā pie tā, lai tu tiešām būtu Dieva vadīts, Dieva vadītā, jo Lucifers ir principalitāte, kas sevi prezentē ļoti līdzīgi Dievam. Un es atceros arī kādreiz gadus atpakaļ, kad es biju bīstamās situācijās un es redzēju palīdzību, man šķita, ka es redzēju Jēzu, bet es īstenībā tagad vairāk kā 10 gadus vēlāk iemācījos, ka es redzēju 2. debesīs, tajā laikā nevis 3. Un 2. debesis izskatās ļoti savādāk kā 3. debesis. Un es to sapratu, kad es skatījos citu kristiešu liecības, un tā bija viena sieviete, ko es šovasar tikai redzēju, un viņa stāstīja, un viņa šo pieredzi redzēja tāpatās kā es. Es arī esmu šeit centrā, un zemi redz to tādu uztaisīto bumbu tā kā pa labi, un viņa to tieši tāpatās izstāstīja, ka viņa redz zemi pa labi un uz leju, un ka viņa redz šo Jēzus būtni sev priekšā tālumā. Palika paisi mašīnā, jā. Jēzus būtni redz priekšā tālumā, un viņai šķita, ka tas ir Jēzus, bet tā būtne sāk atbildēt, ka nē, nu tu zini, kas es esmu. Un kad es turpināju šo atcerēšanos, es arī redzēju, ka tā būtne sevi prezentē kā Jēzus tādā garā baltā paltrakā, bet tā būtne sevi no sākuma rāda no aizmugures, lai izskatītos tā kā Jēzus tēls, kas ir izgaismots ar koši baltu gaismu. Un koši balta gaisma ir Luciferam. Jēzu un gaisma ir zeltaina, tāda šķidri zeltaina gaisma. Tā kā, kad jūs ejat uz kaut kādām jogām, un uz jogām nevajadzētu iet, jo tas viss ir demoniska radība aicināšana savā ķermenī. Katra jogas poza aicina sevī citu hindu radību. Tas pat nav latviešu demoniskās radības, bet tam nav svarīgi. Tas viss ir slikti. Jā, Jēzus sevi prezentē kā zeltaina gaisma. Jēzum nāk līdz zeltaina. Ļoti minimāla ir atšķirība, bet ir ļoti spoža, tā kā sintētiskā LED gaisma, vai ne? LED
sintētiskā gaisma ir Luciferam. Es pat teiktu zili balta gaisma. Nu, nav zilā krāsa, tur, bet vienkārši tas, ka ir zila gaisma. Un Jēzus gaisma vienkārši pišķiņ atšķirās, ir maigāka, zeltaināka tā baltā gaisma. Jā, un tāda ir atšķirība. Un ir daudzi reliģiskā gara pārņemti kristieši, kas uzskata, ka viņus vada Dievs, bet viņus īstenībā vada visādas citādas entitātes un vada visādas citādas principalitātes. Un tas ir ļoti traki, ka tas notiek baznīcās īpaši, vai psihologi, vai hipnotisti, vai skolotāji un instruktori visādās lietās, vai masieri. Cilvēki, kas vada enerģiju telpās, un ja šie cilvēki ir citu spēku vadīti, nevis Dieva tēva, svētā gara un Jēzus spēka vadīti, bet visa cita vadīti, tad šīs ietekmes, šīs demoniskās ietekmes pāriet cilvēkos, kas viņiem ir apkārt, un cilvēkos, kas pat viņos klausās, cilvēkos, kas viņiem skatās, cilvēkos, kas viņiem paiet garām. Jo mūsu fraktālā sasaiste ir ne tikai kvantum līmenī un mikrofloras līmenī. Tavā vēderā ir mikroflora tāda pati un tāda pati ietekme kā tavu bērnu, draugu, mammas, draudzenēm darbā, kurus tu nekad dzīvē neesi saticis kā cilvēks. Jo šī ķermeņa apmaiņa fiziski notiek un gara apmaiņa notiek un demonisko un dievišķo spēku, enerģiju un esamību apmaiņa arī notiek vienlaicīgi. Tāpēc cilvēkam pietiek paskatīties uz Čārliju Kirku un redzēt Čārlija Kirka nāves brīdi vai to, kā amerikāņi dziedāja Čārlija Kirka piemiņas ceremonijā, un cilvēks vienkārši raud, jo cilvēka dvēsele jūt šo sasaisti ar Dieva sāpēm un ar Jēzus asinīm un jūt šo sasaisti ar cilvēka patiesību un esību. Tāpēc viņa nāve bija tik sāpīga tik daudziem, jo viņš bija patiesas kristiešu māceklis un kas mira kā moceklis. Un mēs īstenību jūtam, bet cilvēki arī panesās visādām publiskām masveida psihozēm un masveida kondicionēšanai, un mēs to visi esam pieredzējuši. Mēs visi esam iedzimuši vienā tādā kultūrā, un mēs esam iedomājušies, ka ar to vajag lepoties, tāpēc, ka mēs tā esam piedzimuši. Bet tā nav patiesība. Patiesība ir tāda, ka mēs esam visi Dieva radīti, un zeme ir Dieva radīta, un mēs nesam informāciju savās asinīs, kas pastāsta par mums visu, kas ir svarīgs Dievam, un visu, kas ir svarīgs tumsas valstībai un tumsas valdībai. Un mums ir brīva izvēle atteikties un atsvabināties no visiem bezdievišķajiem, nedievišķajiem iespaidiem un mantojumiem. Un ko līdz es to izdarīju, es burtiski pārvācos. Es gandrīz 5 gadus dzīvoju baznīcas īpašumā, un man tur bija tik slikti, līdz brīdim, ka es sapratu, ka tur pārvaldniecība bija sieviete ar antikrista garu sevī. Un kad es to sapratu, un es sāku to garu dzīt ārā no savas mājas, un es sapratu, ka man tur bija slikti, jo es nevarēju to garu nemaz izdzīt, jo man nebija tur legāla tiesība, jo man nebija īres līguma, jo mēs tur 1 gadu nodzīvojām ar īres līgumu, un pārējos nepilnos 4 gadus dzīvojām no mēneša uz mēnesi maksājot vienkārši īri. Un es sapratu, ka viņai bija tiesības pār manu mājvietu, tam garam bija tiesības pār manu mājvietu, un tāpēc man tur bija tik slikti, un es gandrīz nomiru tur dzīvojot. 1,5 gadu es biju reāls invalīds uz gultas ar sirds mazspēju, un es neiedziļināšos savā veselībā, pagaidām veselībā un neveselībā, bet tas viss tā notikās, un kad es sāku tiešām
pievērsties tam, ka, hei, man nav tā gara jāatbrīvojās, un es regulāri ikdienā dzinu šos garus ārā no mājas un ārā no sevis un savas ģimenes. Un tad šī sieviete man iedeva atsvabināšanas vēstuli. Viņu mums iedeva vēstuli izvākties, izmantojot caurumu grīdā kā iemeslu, kā vajag izvākties. Un tad mācītājs, kas dzīvo tajā īpašumā, ļoti gribēja, lai mēs paliekam, jo viņš kļuva par mūsu bērnu vectētiņu, un viņš mūs ļoti mīl kā ģimeni. Un viņš sazvanījās ar bišopu Čikāgā, kas ir Polijas Nacionālās katoļu baznīcas galvenais bišops Amerikā. Un tad viņš sazvanījās ar manu vīru, šis bišops, un tad ar baznīcu, un tad ar to pārvaldnieci, un tad izrādījās, ka tā pārvaldniece tur ir ielikta caur sava vīra nāvi, respektīvi nāves gars ielika Antikrista garu baznīcas pārvaldībā, un tā sieviete, tā pārvaldniece ielika pat islāmistu ģimeni dzīvot Retorijā mājā. Ir baznīca, un tad tā mācītāja māja galvenā, kas izskatījās kā maza pils blakus baznīcai. Un tur viņi ielika islāmistu ģimeni, kas uztaisīja šito izglāba Palestīnu mašīnu un nolika to pie baznīcas. Un pilnīgi sātanismu kults, kas notikās tādā mazā baznīcā, bet es pie sevis saprotu, ka visi cilvēki, kas iet uz šo baznīcu laikā, kad šis Antikrista gars tur uzdarbojās, visiem cilvēkiem ir negatīvas sekas un negatīvas iespējas, jo, kad baznīca dod tiesības Antikrista garam un Jezebel garam, kas ir Jezebel gars, ir, kas pārvar šo vīriešu autoritāti, tad tur bija Jezebel gars, Antikrista gars. Kas bija trešais gars? Neatceros tagad. Un es turpināju skaitīt lūkšanas, lai notiek tas, Dievs, lai notiek tas, ko tu gribi, nevis es. Rādi man, ko tu gribi, lai kas notiek. Es skaitu lūkšanas angliski, es neskaitu lūkšanas latviski, tāpēc man valoda bišķi bremzējās. Bet, tu saproti to domu, ko es cenšos izstāstīt. Es turpinu koncentrēties uz Dievu, un mēs izvēlamies dzīves vietu, kas maksā vismaz 3000 vairāk kā tā vieta, kurā mēs īrējam mēnesī. Vismaz 3000 vairāk, kas ir nenormāli. Ja pirmā vieta bija 1650, un tad tagadējā vieta ir ap 5000 mēnesī. Un tas ir tik nenormāls uzkāpiens īres maksā, ka es domāju, ak Dievs, lai notiek tas, ko Dievs grib, nevis es, vai ne? Un es vienkārši to pie sevis tā skaitu. Un apzinos, ka tas Charles, tas bišops sazvanās ar mācītāju un ar baznīcu, un viņi veic to sanāksmi mūsu sakarā. Un es turpinu skaitīt to lūkšanu, un mācītājs skaita savu lūkšanu. Es redzu, ka viņš 4 no rīta ceļās un iet uz baznīcu, atver baznīcu, skaita lūkšanas par mūsu ģimeni. Un es skaitu savas lūkšanas, un es saku, lai notiek tas, ko Dievs grib, nevis es. Un beig galā mums vienalga ir jāizvācās, un es pieņemu, ka tas ir Dieva lēmums, ka mums jāizvācās, jo es gribu sen izvākties tāpatās. Jo es gribu atpakaļ uz pilsētu, protams, ka es gribu dzīvot daudz jaunākā, skaistākā, bagātākā vietā. Es to gaidu atplastām rokām, jā. Un mēs pārvācamies, un tad es turpinu skaitīt lūkšanu, lai notiek tas, ko Dievs grib, nevis es, jo mums vienas dienas laikā vajadzēja mēģināt savu meitu iedabūt šajā skolā, kas ir vispieprasītākā skola šajā visprestižākajā mazajā reģioniņā, jo tā ir vienīgā publiskā skola, kas te ir. Un mums nav šeit adreses. Tu redzi, ka es braucu diezgan gabalu šeit, kas ir 5,5 jūdzes, kas sanāk ap 10 kilometriem, bet tas ir 1, 2, 3 pilsētiņu attālumā, jā. Un es saku, hei, es turpinu skaitīt to pašu lūkšanu, jo es varēju turpināt savu meitu mācīt mājās, vai es teicu, hei, ja tā ir Dieva griba, lai viņi nāk uz šo skolu, lai Dievs visu izdara tā, lai visu mēs varam vienas dienas laikā dabūt, un tas ir ārsta zīmes no cita ciema 45 minūšu braucienu attālumā, un dokumentu dabūšana no iepriekšējās skolas, un visādi citādi dokumenti, un uniformas, un visi burtiski dienā pirms skola sākās. Un mēs visu paspējām izdarīt, visu
paspējām izdarīt no 9 līdz 3 pēcpusdienā. Visu paspējām izdarīt, un es teicu, ok, tā ir Dieva griba. Un tad es uzrakstīju šiti garu vēstuli, Paula māk izteikties, vai ne? Tik garu vēstuli, kā atbildi šai